Kāpēc ir radītas reliģijas? Tas ir mans interpretējums. Es nerunāju par konkrētu, es runāju par visām kopumā. Pa visu cilvēces laikā, kāda veida reliģijas un ticības ir bijušas. Tās notur cilvēkus, teiksim tā, kaut kādos rāmjos. To var ļoti labi redzēt, esot valstī, kurā vēl, piemēram, ir diezgan spēcīga ticība, jebkura veida reliģija, kristietībā, islāms vienalga, nav svarīgi. Var redzēt atšķirību, kāda ir tur starp cilvēkiem, kāda ir viņu dzīve, kāda ir atmosfēra tur un kāda ir tajās valstīs, kur principā reliģija kā tāda vispār nav vai nav spēcīga. To var ļoti daudz redzēt dažādās Eiropas valstīs. Reliģija un reliģijas likumi notur cilvēku kaut kādos rāmjos. Bet tur, kur viņu nav, tur rodas pārāk liela brīvestība un cilvēkiem vienmēr ir izvēle. Vai nu iet pareizu, labu ceļu, priekš sevis un priekš citiem, darīt labu, attīstīties, augt, ja? Veidojās davīgā izaugsme, ja? Vai arī iet nepareizu ceļu, sliktu ceļu, un to var redzēt, kas notiek ar cilvēkiem apkārt, ka lielākā daļa, diemžēl, izvēlās to nepareizo ceļu. Tādā veidā viņi neattīstās kā personības, kā dvēseles, bet patiesībā notiek pretējs efekts, degradācijā, attīstību uz leju, vai arī atrodās tur, kur viņi ir, un tā nodzīvo visu savu dzīvi. Nekļūstot par labākiem, neattīstoties garīgi un kā personības. Un to ļoti, ļoti var redzēt un just apkārt. Kur ir pilnīgi brīvestības sajūta, kur vairs nedarbojas nekādi likumi, tādās valstīs arī ļoti daudz cilvēki ir zaudējuši. Valstīs, kuras vēl dzīvo pēc kaut kādiem likumiem, ja, tur ir saglabājies vēl respekts, lojalitāte vienam pret otru, kaut kādas valsts un ģimeņu tradīcijas, kultūra, jā, bet tādās valstīs, daudzās Eiropas valstīs, piemēram, to var redzēt, jā, ļoti spilgti. Ļoti daudz, kas no tā ir pazaudēts. Nav vairs, teiksim, kaut kādas tradīcijas, kas valda starp cilvēkiem, ģimenēs, attiecībās ar cilvēkiem, sabiedrībā. Nav vairs likumi kaut kādi, tādi nerakstītie likumi, es varētu teikt, nevis oficiālie, ja. Un valda visatļautība, brīvība, un tad arī notiek tas, kas notiek apkārt. Tāda ir atšķirība. Man ir bijusi iespēja padzīvot tādā valstī, kur vēl aizvien ir kaut kāds respekts, lojalitāte pret cilvēkiem, pret vecākiem cilvēkiem, ja, ir kaut kādas ģimenes tradīcijas, ir kultūras tradīcijas, ja. Ziniet, ir ļoti liela atšķirība starp tādām valstīm, ļoti liela. Un labāk, personīgi man labāka sajūta ir tādā nevis, kur ir, teiksim, visatļautība un tāds vispārējais ieskats uz to, kas notiek apkārt mums, salīdzinot sevi ar citām tautām, citām valstīm, kā ir vienā, kā ir otrā.